Šodien pastāstīšu par projektu, kas šobrīd nāk iekšā tirgū. Tā ir decentralizēta birža Evedex. Viņu izstrādā Latvijā dzimis miljonārs, šobrīd dzīvojošais Dubajā Tomas Kralovs. Kaut kādā mērā viņš arī ļoti pazīstams Instagramā, TikTokā, YouTube'ā. Daudz dažādus video liek iekšā, kā viņam ir par savu pieredzi, kā viņš ir aizgājis no Purvciema šķiet, no Purvciema līdz saviem šā brīža līmenim. Diezgan motivējoši, diezgan. Tā kā biržā man patīk gan dizains, gan lietojamība, gan tā doma un kaut kādi, pieeja ir pilnīgi cita nekā ar tām DEX biržām, ar kurām es esmu saskāries. Man patīk, es šajā projektā esmu jau, var teikt, no pašiem sākumiem, nevar teikt no pirmās dienas, bet ļoti, ļoti ilgi. Šeit var palasīt, ielikšu linku aprakstā, arī drošu reģistrācijas linku. Šādi izskatās pati tā kā birža. Šeit nekā, tiksim tā, ļoti nekā jauna nav, bet ir kaut kādas nianses, kuras citur es saskāries ar viņām neesmu. Ja būs vēlme, pamēģiniet, patestējiet un noteikti iesaku noskatīties turpmāko video, kur viņš stāsta pats par savu biržu, par funkcionalitāti un tā tālāk. Ethereum spēks. Es jums tik daudz reižu teicu par Ethereum spēku, kas tas ir un ko tas nozīmē nozarei. Un tas burtiski ir visspēcīgākais altcoins, kāds jebkad ir bijis. Piemēram, par visfundamentālāko altcoinu plaši tiek uzskatīta Ethereum, kas ir viedlīguma, ekosistēmas, dziļuma, tīkla efektu un drošības institucionālās un regulatīvās pozicionēšanas, kā arī vislielākā stabilā kriptovalūtu skaita un pionieris. Šobrīd es vēlos sniegt jums praktisku pieredzi un piemēru, kāpēc Ethereum ir tik spēcīgs. Un šim nolūkam es vēlos jums parādīt piemēram šo tieši šeit Evedex. Kas tas tāds ir, pie kā mēs tik ilgi strādājam. Evedex ir veidots uz Ethereum bāzes, tehniski tas ir veidots uz Arbitrum, bet Arbitrum ir uz Ethereum. Tātad tas ir Layer 3 līmenis. Ethereum platforma, tas nozīmē, ka tā ir globāla. Tas ir bez atļaujas, tas ir privāts un visi norēķini par visiem darījumiem, visiem darījumiem. Un es jau sāku veikt dažus darījumus šeit un tur, lai to pārbaudītu. Nejauši darījumi, tiem nav nekādas paredzamības, tie tikai nejauši darījumi. Tātad, lai to pārbaudītu un redzētu, kā tas darbojas, es iemaksāju naudu Evedex un tirgojos ar futuresiem. Jūs neuzticat šo naudu biržai. Šī nauda atrodas blokķēdē. Jūs patiesībā varat tieši šeit, jūs faktiski varat izveidot savienojumu ar tik daudziem dažādiem makiem. Varat izveidot savienojumu, izveidojot savu e-pastu, savu Apple ID. Jūs varat izveidot savienojumu ar Ledger, ar Metamask un ar tik daudzām lietām. Evedex šobrīd ir vienīgā hibrīda modeļa birža, kurai ir pieejama mobilā lietotņu veikalā un arī Google Play. Visā pasaulē lietotņu veikalā ir daži reģioni, bet izmantojot testnetu, tam var piekļūt no jebkuras vietas. Tātad tas nozīmē, ka tā nav KYC procedūra un tā ir drošāka, jo nauda atrodas blokķēdē. To neaiztiek ne komanda, ne pats uzņēmums. Un būs dažādi decentralizācijas līmeņi, bet tomēr tas ir līdzīgs hybrid liquid, tikai nedaudz ātrāks norēķinu ziņā. Jo tas ir L3, layer 3, nevis layer 1. Un tā ir pirmā mazumtirdzniecības masveida ieviešanas pieeja, jo tā ir sava akadēmija. Tātad jūs faktiski varat apgūt jebko, sākot no personīgo finanšu pārvaldības līdz tirdzniecībai, ieguldījumiem, sociālajiem mēdījiem un pat filiāļu mārketingam un tik daudz ko citu.
Drīzumā būs pieejama P2P, kopiju tirzniecība, debetkartes, kā arī demo tirzniecība. Un tas viss burtiski notiek blokķēdē, kas, manuprāt, ir viena no lielākajām lietām, ko var iedomāties. Tas ir tas pats, kas, piemēram, Bybit tikai notiek blokķēdē. Un tā kā tas ir hibrīd modelis, tam ir ārpusķēdes saskaņošanas dzinējs, kas nozīmē, ka tas apstrādā darījumus ļoti ātri. Tātad šobrīd ir palaists beta testēšanas režīms, kas nozīmē, ka to var izmēģināt jau tagad. Jūs varat eksperimentēt ar dažādiem darījumiem, bet ne ar lieliem, jo joprojām pastāv likviditātes jautājumi. Ir tikai 13 monētas, bet jūs varat droši tirgot vienlaikus, saglabājot savu aktīvu glabāšanu, kuras pamatā nodrošina Ethereum. Tātad tas ir tik droši, cik teorētiski var būt. Un pats foršākais šobrīd ir tas, ka tu faktiski vari paaugstināt sava varoņa līmeni un tirgoties. Ir dažādi līmeņi, un paaugstināt varoņa līmeni var saņemt dažādus naudas atmaksas līmeņus ar dažādiem ieteikumiem. Tātad, kad sākat tirgoties, jūs vienkārši saņemat savu atlīdzību, un tā burtiski ieskaitās jūsu XP. Un paaugstinot līmeni, jūs tāpat iegūstat vairāk XP, jūs dodaties uz savām prasmēm un izvēlieties vai nu traderi, vai nu ietekmētāju. Un tad uzkrājat prasmju punktus un atbloķējat papildus prasmes. Un šīs prasmes var sniegt jums naudas atmaksu, vēl vairāk naudas atmaksas un tā tālāk. Nepieciešamā naudas atmaksa jums katru dienu jānovirza no uz saviem aktīviem, un pēc tam jāpieprasa naudas atmaksa. Tātad tā ir īsta nauda, kaut kas tāds, kas nav tie stulbie depozītu bonusi. Tie, godīgi sakot, nemaz nav īsti. Šī ir īsta nauda, ko jūs faktiski varat iegūt sev un vispār, kas šobrīd ir vissvarīgākais. Jo mums notiek daudz sacensību un cilvēki vienkārši veido apjomus un iegūst pēc iespējas vairāk XP. Jo šie XP punkti nākotnē dos daudz lielisku priekšrocību, un otrakārt visi šie XP punkti kopā ar jūsu nozīmītēm vai atsevišķi būs ārkārtīgi svarīgi, ja jūs saprotat, ko es ar to domāju. Tātad tas ir ļoti līdzīgi tam, ko paveica Hyperliquid, un tas ir paredzēts tikai masveida ieviešanai mazumtirdzniecībā. Lietotājiem ir daudz vieglāk iekāpt. Globālā mērogā cilvēkiem ir daudz vieglāk piekļūt tirdzniecībai bez muļķīgiem jautājumiem, jo pat lielākajiem vai mazākajiem tirgotājiem šī platforma, kas nodrošina patiesu brīvību un drošību, un jums nav jāuztic sava nauda kādam citam. Varat izmantot savu virsgrāmatu, metamasku un tā tālāk. Veidojiet prasmju punktus, veidojiet savu varoni, paaugstiniet tā līmeni. Tā ir arī viena no agresīvākajām partneru sistēmām DEXu un hibrīdu biržu pasaulē, kurai ir viens no trakākajiem partneru portāliem un arī viens no trakākajiem komisijas līmeņiem, jo pat Hyperliquid piedāvā apmēram 10%, bet pamata komisijas līmenis šeit ir 30%. Un no visām funkcijām, tātad šī ir tirdzniecības nākotne. Šis ir Ethereum spēks, un šis ir decentralizācijas spēks, ko sniedz Bitcoinu apmaiņas, Binance un tā tālāk. Es tās ļoti mīlu, viņi ir lieliski. Jā, ja vēlaties izmantot KYC principu, viņiem noteikti ir lieliska likviditāte. Piemēram, Evedex likviditāte lēnām tiek veidota, lietotājiem lēnām ienāk. Tātad tirgus veidotāji pamazām soli pa solim nodrošina lielāku likviditāti. Tātad jūs nevarat veikt darījumus par aptuveni $10 miljoniem, bet tas vienmēr ir beta testēšanas režīmā. Tā ir daļa no procesa. Tātad, manuprāt, tiem, kas patiešām vēlas saglabāt privātumu, tiem, kas vēlas būt drošāk, neuzticot savu naudu glabātājiem, un kuriem ir vienkāršs lietotāja interfejs bez jebkādām muļķībām, citiem dekšiem Ethereum spēks. Tāpēc es jums teicu, ka Evedex ir veidots uz Ethereum, jo tas ir drošākais, tas ir vislielākais, tas ir EVM. EVM ir viena no jaudīgākajām izejām, kas ļauj atbalstīt tik daudzas lietas. Tas ir absolūti neticami. Pat parastie dekšiem tas nav pieejams.
Bet šeit ir iespējams. Nākamnedēļ mēs ieviesīsim autentifikācijas lietotnes. Tātad divfaktoru autentifikācijas piekļuves atslēgas. Jums var būt divfaktoru autentifikācija konta atgūšanai, neskatoties uz pašu Evidex. Ja piesakāties ar e-pastu, tas faktiski būs arī jūsu personīgais decentralizētais maks. Ja vien neizvēlaties pieslēgties, piemēram, ar Ledgeru, Metamask un tā tālāk. Tātad šī ir nākotne un arī API botu tirzniecībai, un tas viss savienots ķēdē. To es jums teicu iepriekšējā video, kur cilvēku Wall Streetā runā par tokenizāciju un finanšu instrumentu pārveidošanu ķēdē. Šis ir lielisks piemērs tam, kā jums ir tāda pati saskarsme kā Bybit, bet decentralizēta un uz on-chain. Un galu galā bāzes slānis un galvenie validātori mezgli ir Ethereum. Bet tā kā tas ir Layer 3, bez ātruma upurēšanas, tāpēc apskatiet Ethereum jaudu tūlīt, un es tiešām iesaku jums uzkrāt pēc iespējas vairāk XP punktu. Un sniegt arī atsauksmes šeit, jo tas nav galu galā produkts. Tas tiks uzlabots, ir plaša plāna steikošana, aizdošana un visam tam P2P platformās, un tas viss notiek uz Ethereum platformas blokķēdē. Tātad atbalstīsim nākotni kopā un lēnām es pārcelšu lielu daļu savas tirzniecības uz Evidex, lai saglabātu privātumu un man nebūtu jāatbild par nekādām muļķībām. Tātad, jebkurā gadījumā izbaudiet procesu, krājiet XP un lai veicas.